stūle jeb Next 2 Maxi. Velo krēsliņš tavam bērnam liekams uz velosipēda rāmja, uz caurules, uz sēdekļa caurules. Uz caurules, kurā stiprinās sēdekļa stūta. Skatāmies, kāds viņš izskatās. Ko tu atradīsi šajā foršajā Ko tu atradīsi šajā foršajā 3-stūra kastē? Kastē iekšā mums ir sēdeklīts. Labākajās stūles tradīcijās. Jostiņas ar spiedienu sadalītājiem, lai necertu plecos. Jostiņām augstumu var regulēt 2 pozīcijās, mazāks, lielāks. Pats sēdekļa korpus ir tāds cieta puta. Sēžamā daļa ir gumijots polsterējums, tāds nedaudz mīksts. Krēsls pats ir vieglāks par tūles laitu. Šis ir 4,6 kg, un to arī var just. Viņš ir kur pilnā komplektācijā ar visu stiprinājumu uz rāmja ir vieglāks. Šis krēsls mums regulējas attālumā no tavas aizmuguras pa šo te sliedi. Krēslam rekur ir speciāls vietas, to var ieklipsēt viņu tuvāk, tālāk, atkarībā no tā, cik mazs vai liels ir bērns. Kāpslīši, kāju turētāji ir integrēti rāmī, braukā augšā lejā, kājas var pieslēgt, lai nespierinās. Magnētiskās siksnas, ļoti viegli piespied pogu, attais vaļā un ieklipsēt bērnu iekšā, hops un gatavs. Šis ir uzlabojums pret tūles laitu, kuram tev vajag klipsēt iekšā to klipsi. Slēdzams, protams, mums ir pats stiprināšanas mehānisms pie velosipēda rāmja. Jā, jums ir 2 velosipēdi, kuriem jūs gribat likt šādu krēslu, bet krēsls nevajag 2. Piepērkat vēl šādu stiprinājumu un vienu krēslu izmantojiet 2 ričkiem, atkarībā no tā, kurš šodien grib vest sīko. Krēslu var dabūt ļoti daudz krāsās. Krāsas mainās ik pa laikam. Krāsas norādījuši tagad zemāk ekrānā. Lūk, atslēgas 2. Krēsls ir viegls. Tiešām viņš ir manām vieglāks. Un viņš arī kompaktāks. Šī daļa ir parasti tā, kas ir iekrāsota. Rāmis aizmugurē ir melns. Kaut kā tā. Ja tev patīk šāds krēsls un tu viņu gribi iegādāties, brauc pakaļ uz piņķiem, pasūti sev vēlamajā krāsā, izvēlies jebkuru no tām, kuru tu redzi mūsu mājaslapā, brauc pakaļ uz piņķiem, vai arī atsūtīšu tev kurjeru. Rītā būs pie tevs, un jau rītā varēsiet laist ar sīko dziesmā. Tiekamies piņķos. Atā!